Labdien! Šodien turpināsim ar ierakstu veikšanu datubāzē un vēl paskatīsimies mazliet vairāk kaut ko par vaicājumiem. Tātad sāksim ar ierakstu veidošanu mūsu datubāzē. Iepriekšējā stundā bija uzdots pievienot ierakstus ar roku manuāli, tad jūs vienkārši piedāt insert un pildījāt viņu šeit, un es ceru, ka jūs sapratāt, ka šīs veids ir ļoti neefektīvs, laikietilpīgs, un tāpēc mēs pāriesim pie kaut kā cita, un tas cits būs vaicājums, kurš būs spējīgs ierakstīt datus mūsu tabulā. Tātad, un tad pāriesim varbūt uzreiz pie tā un paskatīsimies, kā tas strādā. Iepriekš mēs skatījāmies ar jums vaicājumus, select tipa vaicājumus, bet tagad paskatīsimies insert tipa vaicājumu. Un ja mēs paskatāmies uz struktūru, tad te rakstīts insert into, tad ievietot kur, ievietot useros, kur ir lauki ID, name, sname, password, date, c, login, ievietot attiecīgi values katram tam laukam. Nu jā, un tad pirmā lieta, ko es jau pamanīju pie sevis kā kļūdu, kuru jums vajadzētu saglabāt vai salabot, tas ir struktūrā, jāaiziet struktūrā un jāpaskatās, vai mūsu parolei ir int 11, int tipa dati, jo int nevar būt. Jo iedomājieties parole, kura sastāv tikai no cipariem. Es nezinu, vai man tā ir kļūda, vai arī vienkārši, man pašam kļūda, vai mēs vienkārši pagājušajā reizē par to bišķiņ tā kā līdz galam nepadomājam. Tāpēc nospiežam change un šeit mainam uz varchar, tad tur arī varēs būt kaut kādi simboli. Saglabājam un viss kārtībā. Tātad runājot par datiem, kādus mēs tur rakstīsim iekšā, tātad insert. Es ilgi domāju, ko man īsti, kur dabūt datus, kurus ierakstīt, un tad es vienkārši internetā atradu statistiku par NBA playeriem, 200 labākajiem kaut kādiem, tur es nezinu kādiem, bet man bija galvenais dabūt viņu vārdus, uzvārdus. Tad es dabūju viņu vārdu uzvārdus, un es uzģenerēju šitādu tabulu ar datiem, kur varbūt bišķiņ paskaidrošu, lai veidojas arī skaidrība, kā mēs varam apstrādāt datus. Man ir dati, attiecīgi bija vārdi, uzvārdi kopā, es viņus sadalīju ar funkciju tekstu kalam, ar atstarpi sadalīju, tātad ieliku vārdus šeit, uzvārdus šeit, un tālāk man vajadzēja dabūt paroli. Paroli uzģenerēju, vienkārši ierakstīju internetā funkciju how to quick generate random passwords, un valā man uzģenerējas paroles ar šo funkciju. Tikai tur vajadzēja semikolas komatu vietā salikt, jo man datorā semikols ir kā atdalītais, nevis kā komats. Ejam tālāk, es uzģenerēju viņam arī e-pastus, izmantoju funkciju concatenate, tad apvienoju 3 lietas. Pirmā lieta funkcijā left 2, tātad no kreisās puses vārdam, 2 no kreisās puses uzvārdam, @gmail.com, un tā viņš viņus man saģenerēja. Tālāk es saģenerēju nejaušos gadus, nejaušos mēnešus, dienas, stundas, minūtes, sekundes, no tā man sanāca arī mans laiks, tas current timestamps, kurš mums ir ļoti vajadzīgs. Un tad visu to es, protams, apvienoju un pielaboju. Kādam varbūt ir jautājums par to, kāpēc te ir kaut kādi pa vidu A ar divām pēdiņām. Un tas ir tāpēc, ka, ja mēs atstātu A šāri, tad viņš tā kā redzēt to otro pēdiņu, viņa pazūd, un viņš viņu neredz. Un man viņi ir vajadzīgi, tāpēc es ar šādu lietu viņu dabūju, un pēc tam jau šeit ar find replace viņus izdzēšu. Bet labi, tas jau ir sīkumi. Tad man ir visi dati, jums viņi arī būs iedoti, šito sarakstiņu jums vajadzēs nokopēt. Es tikai to sarakstiņu jums iedošu. Pārējais datus, es domāju, jums no viņiem nekādas jēgas nav. Nokopējam visus datus, ejam uz mūsu vaicājumu. Mūsu vaicājumā, tur, kur values, mēs vienkārši kopējam iekšā mūsu datus, un galvenais ir beigās pielikt semikolu, jo tad, kad beidzās vaicājums, tad jābūt semikolam. Un varbūt kāds acīgais jau pamanīja, ka šeit ir kaut kāds melnums parādījās pa vidu, un kāpēc tur tāds ir? Ir viņš tāpēc, ka
Queenam pa vidu bija pēdiņa, sava pēdiņa un pēdiņa kopā izveido mums kļūdiņu mūsu vaicājumā. Tāpēc izdzēšam no šeit un arī pie Gmaila. Un tāpatās man liekas, ka vēl divi ir. Redziet, ir O'Neils, arī divas pēdiņas izdzēšam ārā, un tad vēl ir D'Angelo. Un D'Angelo arī izdzēšam ārā pēdiņas. Un tas arī viss. Mēģinām nospiest run, jeb go, un skatāmies, vai mums kaut kas izveidosies. Tā, man tagad bišķiņ dators domā kaut ko. Domā, un es nospiežu go. Un redz, kā viņš saka, ka 212 rindiņas tika ievietotas. Paskatos manu tabulu. Nospiežu braus, viņš vienkārši bišķiņ piebremzē. Jūs ziniet, tas bezmaksas servis ir bezmaksas servis tomēr. Un mēs varam redzēt, ka man ir ļoti daudz datu, un tas noteikti bija ātrāk nekā sarakstīt visu ar roku. Nu jā, tā ir pirmā daļa, un otrā daļa, kas jums jāizdara, un jāpamēģina, teiksim tā. Es no jums to neatprasīšu, bet es gribētu, lai es pamēģinātu. Pamēģinātu sataisīt vaicājumu, kurš pateiktu, cik mums no mūsu lietotājiem vārds sākās ar burtu D. Ja, tad es arī pie uzdevuma pielikšu klāt šo te definējumu. Tātad atrast, cik daudz mūsu spēlētājiem, useriem vārds sākās ar burtu D. Tāds būtu mans jautājums. Vienkārši jābūt ciparam, cik tas ir. Ja? Paldies, tas šodienai arī viss.